priekšā apkarēju datumu. Pulksteni otrādi. Lai es redzu, kad man jābeidz, jo, ja domāju, ka mēs daudz esam cilvēki, kuri mīlam, kad mūs klausās, un tad mēs varam aizrunāties un runāt, un tad mēs labi jūtamies, un it sevišķi, ja neviens neprotestē, tad ir baigi forši. Ko šodien runāt? Es ilgi lūdzu Dievam, un Dievs šonāk 4 man iedeva. Es izlasīšu no Bībeles. Pētra 2. vēstule, Pētra 1. vēstule, no 2. nodaļas, 4. pants un 5. pants sākums. Iet pie viņa kā pie dzīva akmens, kas gan cilvēku atmests, bet Dievam izredzēts un dārgs. Uzsaliet no sevis pašiem kā dzīviem akmeņiem garīgu namu. Tālāk es lasīšu. Es domāju, ko teikt, un Dievs iedeva nakts vidū šo raksturvietu, un es saprotu, ka arī Zigmā teikt, ja bija kaut kas līdzīgs, protams, es nevaru nosaukt nevienu par neveiksmnieku vai, kā Zigs teica, sev vai šeit sanākšu vai kā. Bet es domāju, ka mūsu dzīvē bieži vien mēs esam piedzīvojuši neveiksmes. Es negribu apgalvot, ka šeit nav neviena, kuram ir tikai veiksmes stāsts. Var gadīties, ka tas tā ir. Bet maz ticams. Maz ticams, jo mēs visi esam gājuši vairāk vai mazāk par šo dzīvi un kaut kur cietuši neveiksmi, kaut kur esam uzvarējuši. Ir brīži, kad mēs esam bijuši triumfā, kā Zigs to minēja, kaifā, un labu mašīnu, un labu apceļšies, vai labu biznesu bijis. Man sauc Imants, un es esmu Zigi vietnieks. Mani ievēlēja par viceprezidentu šajām pašām organizācijām. Pirms tam, ja paiet nedaudz apakaļ, es piedzimu ģimenē, kur bija 7 bērni, es biju 7. Mēs bijām samērā trūcīga ģimene, un es skolu gāju, tajā laikā bija zili formstēri, varbūt kāds atcerās, ja? Daži atcerās, ja? Man tie celīši bija cauri, un tie nebija mūsdienās cauri, mūsdienās jau krutekļi cauri. Toreiz apsaugāja man pa bagu malu, kad tālu uz Dieviņu ceļiem, kad celīši cauri, un tad nabadzīši nevar nopirkt. Tad bija tās brūces cirstas tādā veidā, bet es paļāvu uz Dievu, un Dievs savādākā veidā dziedēja, bet dažkārt gadās, ka tev brūces sēd gan neticīgie, gan ticīgie. Brūces sēd ģimenes locekļi, un nodevība ir tuvāko vidū. Domāju, tās brūces ir dažādas. Un es domāju, ka šo rakstu vietu Dievs iedeva, ka kādam šis bija jādzird. Nezinu, visiem. Bet kādam ir jādzird, un es lūdzu Dievam, jo šī rakstvieta runā, ka Jēzus bija tas cilvēku atmests, bet Dievam izredzēts un dārgs. Un tad domāju, bet kā sasaistīt ar mūsdienu šodienas jūsu klausītāju situāciju? Vai var attiecināt? Vai šis rakstvieta varētu būt arī, kad kāds šeit, ja visi šeit ir cilvēki atmesti, bet Dievam izredzēti un dārgi. Un tad domāju, un tad nākošais pantiņš saka, ka uzceliet sevi no pašiem, kā no dzīviem akmeņiem. Un 4. pantā bija iet pie viņa kā pie dzīva akmens, kas gan cilvēku atmest, bet Dievam izredzēts un dārgs. Jēzus bija tas dzīvais akmens. Un viņš runā par mums, kā par dzīviem akmeņiem, un uzceliet no sevis pašiem, kā dzīviem akmeņiem, garīgu namu, kuras stūrakmeņus tālāk mēs lasām ir Jēzus Kristus. Un nevar būt tā, ka Dievs šajā celtnē ir izredzējis un dārgu stūrakmeni ielicis kā dzīvu akmeni, un pārējie tie dzīvi akmeņi ir mazvērtīgi.
Un Dievs man ir likas saprast, ka šajā vietā kādam vai vairākiem vajag šo vēsti dzirdēt. Ja arī tu esi cilvēku atmests, nav kāda iemesla dēļ. Vai tas ir raksturs, kurš tev ir konfliktā ievedis, vai tas ir fizisks defekts, vai tas ir izjukusi laulība, vai tas ir nobrucis bizness, vai tas ir pazaudēts darbs, jeb kredīts, jeb aizdevums, kur nevar dabūt. Jeb tas kāds cits iemesls, kura dēļ tu esi atmests. Man pašam dzīvē ir bijis tā, ka es bērnībā, kā es minēju, biju kristietis, daudzbērnu ģimene, gāju skolu, es nebiju ne oktobrēts, ne pionieris, ne komjaunieris, par mani smējās, bet es teicu, ka ne, es to nepieņemšu. Mācījos labi, un tāpēc varbūt par mani īpaši daudz tur neuztraucās šie pasniedzēji, ir skolotāji, kā man vēl ieriept, jo es tomēr biju izcilnieks. Tehniku beidz ar sarkano diplomu, atzīmes visi bija labas, teorētiskajā mehānikā Latvija ieguva pirmo vietu, un it kā visi ļoti labi, kaut gan večiem parasti patīk būt garaugu, un man, diemžēl, Dievs neiedeva to, un tā arī bija mana mūža sāpe, kad es biju gan brīvēt cīņā, gan volejbolā labs un futbolā, bet es neko nevarēju padarīt tiem garajiem, jo viņi apstājās, un es pat nevarēju uzlikt tik augstu, kā viņi stāv, un daudzās jomās es jūtu šo brūci sirdī, ja tā varētu teikt, ka es nevarēju palepoties ar to augumu, bet toties es lepojos ar citām lietām, ziniet, tas tāds slava un tāds lepnums iezogas sirdī, un tad es nodibināju kooperatīvu padomu beigās, padomu bažu beigās, tad bija padomu laikos un sāku autoservisu. Pirms tam es biju armijā sfēras nepieņēmu, un man teica, ka tu netiksi vaļņēņī, kā toreiz bija, es tiku un Dievs sveiti un izkārtīju. Dievs man pasargāja, un es īsti to neko neizcīņu, viss man tā diezgan viegli nāca. Un es biju lepns ar sevi, ka kaut kā neliela auguma, bet ir citās jomās, kurās es tā diezgan veiksmīgi un sekmīgi varēju cīnīties un savu pašlikumu pacelt, un viss bija labi, apprecējos ar skaistu meiteni, un man bija forša ģimeņa, un man jau bija mašīna, un man bija māja, un beigās kļūst par mācītāju Rīgā, Jelgavas bija dievkons, kļūst par mācītāju Rīgā, un forša uz zviedru valodu, angļu valodu, nopērkam kinoteātru, pārbojam par pilnumu, un faktiski es jūtos kaut kur nelielu augumu, bet jūtos kaut ko sasniedz. Kaut kas ir, ko var palapoties, pierādīt, un tad man sveic no savām mācājs no Rīgas, un forši, un tu jūties, un es domāju, ka daudz mācāji tā labi jūtās, cik tev draudzēja cilvēki, tik, man vairāk jau vai, tas tā cilvēcīgi labi, un visi pieņem, jo tu esi kaut kas, bet tad beigās ir rāds, ka man ģimene izjūtā. Ģimene izjuka, sieva aizgāja ar vienu darbu kolēģi, un tad atnāca atpakaļ, es pieņēmu un lūdzām, un domāju, ka uzvarēt, bet ņēmiet citā darbā un apprecējās ar citu kolēģi, un tā izjuka. Un es pēc mācītāju padomas lēmumu nevarēju būt par mācītāju ilgāk, ja es palieku viens, ja paliek viens, kā nevainīgā pusi, es varu turpināt būt mācītājs. Es teicu, nē, es viens dzīvot nevaru, man nav dāvana dzīvot vienam, es gribu ģimeni. Un kāda tur kalpošana, ja tu dzīvot normāli, viens nemāk saprecējās, otrais. Bet ziniet, tā lieta ir tā, kas, es domāju, ka katram no mums ir kaut kādas lietas, kuras nekad nesadzīst. Ir kaut kādas lietas, kuras aizmirstās, bet varbūt tu aizmirst viņas, bet tā brūce joprojām ir, un šī brūce, es jūtu attieksmi uzreiz no daudziem mācītājiem, no daudziem kristiešiem attieksmi, kad es biju mācītājs un tad, kad viss ģimenē bija kārtībā. Un tad, kad es šķīries un apprecējos otrais, es sapratu, ka es esmu viņa acīs no loda. Un tā tiešām. Ne visur. Ir joprojām mācītāji, kur man joprojām uzaicina uz kādām draudzēm, sludināt, tad brauc un sludina. Bet ir cilvēki, kuri tevi noraksta. Vienkārši noraksta, jo tu esi lūzers,
Es domāju, ka katram mums ir kaut kāda situācija dzīvē, kurās mēs varbūt nevienam nesakam, jo kāda jēga skriet visiem pa priekšu ar kaut kādu savu lūzeru stāstu. Mēs neskrienam dalīties tā, vai ne? Bet mēs kā veči vienmēr parādamies, ka mums ir forša mašīna, kā iet forši, iet jauni. Bet to sirds sāpi mēs paturam sevi iekšā. Mēs to vienu zinām. Varbūt citu pat nemaz nezinu. Bet mums viņa ir. Mums viņa ir. Un mēs jūtam, ka dažkārt ir cilvēki, kuri kalpo Dievam, bet viņam dzīve, tā kā Zigmārs teica, ja, kad ir dažādi Dievi, tad dzīvē ne, tad ģimenē izjūt, tad tas notiek. Un mēs jūtamies, kad cilvēki no mums tā kā novēršās, tā kā pasmīgi par mums, jo apkārt tiek kruti kaimiņi, kuriem visiem jau bērni, visu mašīnas uz urāliņš un tā. Bet mēs kaut kā jūtamies, ka mums kaut kāda sāpe ir, kuras dēļ cilvēki novēršās. Var gadīties, ka šeit ir kāds, kuram šo pantu vajadzēja dzirdēt. Ka tie dzīvi akmeņi, ja tu esi rādējusi sirdī Jēzu, tu esi šis dzīvais akmeņs. Pat ja cilvēki no tevis novērsušies, gadās, ka ģimenes locekļi novēršas, gadās, ka radinieki novēršas, gadās, ka draugi, kaimiņi, darba biedri novēršas. Ja tu esi tas dzīvais akmens, un tas nav svarīgi, cik tu esi veiksmīgs. Tas nav svarīgi, cik daudz tu nopelni. Tas nav svarīgi, cik daudz tu vari izdarīt un cik spējīgs esi. Ja tu esi viņa dzīvais akmens, ko Dievs mūrē savā būvē, kur stūra akmens ir cilvēka akmens, bet Dieva acīs izredzēts un dārgs. Tad tie pārējie visi akmentiņi rīķi, tie arī ir izredzēti un dārgi. Un nedomā, ka cilvēki atmet tevi, ka Dievs tevi neredz. Dievs lietoja daudzus lūzerus. Dievs lietoja daudzus lūzerus. Jēzus nebija no lūzeriem. Jēzus nevienu grēku nepieļāva. Un vienalga viņš bija cilvēka atmest. Bet ļoti daudz mēs lasām Bībelē par ticības varoņiem, kuri pieļāva grēku un kļūdas. Es nedomāju, ka kāds no mums ir svētu dzīvi nodzīvojis, tā kā Jēzus, un vienalga par viņu pasmējās. Jo mēs nespējam svētu dzīvi nodzīvot. Mēs kļūdamies, mēs pakrītam, mums kaut kas izjūt, kaut kas nesanāk. Un mēs dažkārt mūs atmet gan tāpēc, ka mēs esam kristieši, gan arī tāpēc, ka mēs kaut kur kļūdījāmies, kaut kur ne tā izdarījām, kaut kur mums nobruka. Un pasmies arī tam dēļ. Bet šodien Dievs saka, ja tu esi viņa draudze, ja tu esi pie viņa, tad tu esi izredzēts un dārgs. Kādēļ mēs domājam, ģimenē piedzimst bērns. Ģimene skatās, vēro viņu, redz, ka šis bērns aug un priecājās, un tā ir milzīga vērtība. Viņi saprot, ka šis bērns ir nākotne, ir cerība, nākotnē viss būs. Un pēc gadiem ejot, viņš nonāk, kļūst par bomzi. No viņa novēršās. Viņš vai kļuva mazvērtīgāks Dieva acīs? Nē. Dievs tāpat vēroja viņu tur bērnībā, tāpat redz tagad. Viņa acīs viņš ir vērtība. Taču viņš ir zaudējis cilvēka acīs vērtību. Un viņš pats galvenais savās acīs ir zaudējis vērtību. Un ja savās acīs viņš zaudē vērtību, tad viņš padomās. Varbūt šodien kāds ir, kurš ir padevies šeit. Jo cilvēki viņu atmetuši. Cilvēki novērsušies, kāds ir padevies. Un viņš nonāk tur, kur nonāk. Es nesaku, ka šeit kāds bombas sēž, ne. Bet kāds var sēdēt savā istabiņā, savā dzīvoklī, savā ģimenē, kāds var sēdēt tur un domāt savā sirdī, ka es nevienam neesmu vajadzīgs.
Es draudzē nedaru, es labi nezinu, es neuzstājos, es to nedaru, man dzīve ir nīt, man darba nav, man naudas nav, man parāda līdz kaklam, man daudz bērnu, man aizbrauc kopā, man atņēma banka, vēl kaut ko, vēl. Un aizmirst, ka tu esi vērtīgs Dieva acīs. Tu esi Dieva acu raugs. Un Dievs saka, es sargāšu kā savu acu raugu. Viņš sargā tevi. Bet lai tu pats saproti, ka tu viņa acīs esi dārgums. Es lūdzu Dievu, Dievs dod, ka šajā vakarā tie cilvēki, kam jādzird šī vēsts, lai viņi būtu šeit. Un es ceru, ka viņi ir, kam vajadzēja dzirdēt to. Ka tu esi cilvēku atmest, ja par tevi smējās, ja no tevis novēršas tavi radinieki un draugi. Un varbūt tu kaut kur pats esi vainīgs, varbūt es pats esmu vainīgs. Un tomēr mēs sakām, Dievs piedod, bet cilvēki nepiedod. Tu Dievu acīs esi izdarītājs un tālāks. Un debes Tēvs šodien vēlas tev pateikt, ka viņš tevi mīl. Tu viņam esi dārgs. Tas mazais bērniņš, kurš bija audzis, viņa vērtība paliek tāda pat arī, kad viņš liels palicis. Viņa vērtība paliek, viņam jāsaprot, ka viņš Dieva acīs ir vērtība un ka viņam pašam tā vērtība nav nekur sūst. Viņam jānāk apkaļā, saka, Dievs, palīdz. Un lai Dievs dodu drosmi šodien tam, kam vajadzēja šo dzirdēt. Lai Dievs dodu drosmi nonākt Dievu priekšā un pieņemt viņu mīlestību. Nav svarīgi, cik tā manta būs. Nav svarīgi, vai tā manta gāja vai nāca. Tā manta neko nedod. Kādreiz, tad, kad es vairs nebiju mācājis, Dievs brīnumainā kārtā pakārtoja jau laicīgi, ka man bija mikroautobus. Tad man sākās piedāvājumā ar autobusu braukāt, tad man bija savs autobusu biznes, tad man bija līdz 18 autobusiem, tagad ir 12 autobusu, un biznes aug un dažādi, un tagad viņš aug un aug, un es saprotu, ka tā nauda skaidrs kā vērtība, ja arī viņam vairāk paliek, viņa neko neizmaina. Viņa var man dot kaut kādu lepnumu, un tas ir krišana. Es apzinos, ka viss mans biznes. Ja man kādreiz strādāja nedaudz darbinieki, tad tagad man 40 darbinieki ir. Un apjoms aug ar katru mēnesi, un tagad ir īpaši šajā līdz gada beigām. Ir iespēja ļoti daudz nopelnīt, un ir iespēja bankrotēt. Mans apjoms aug, joprojām ar katru mēnesi. Un es saprotu, Dievs, es negribu tikai pelnīt. Es vēlos būt tev uzticams. Un es vēlos, lai tu man dod iespēju izpildīt to, ko no manis gribi. Es aicinātu šodien. Aizlūk Dievu par tiem, kuriem šis šodien jāatzīst. Nav vērtība naudā. Nav vērtība mantā. Salmos teica, es visu tās redzējis, un tas viss ir nīcība. Tam, kam trūks naudas, tas tam netic. Bet tā tas ir. Ja tu brauc ar Lamborghini, tad gadīties, ka tu brauc uz ēļu. Tur brauc cilvēks, kuram egoisms ir lielāks par vajadzībām. Tur brauc cilvēks, kurš nenovērtēts, no citu nepietiekuši novērtēts, viņš grib to uzsvērt. Ja šodien Jēzus būtu pircis mašīnu, dažkārt nedomājam, what would Jesus do? Ko Jēzus būtu darījis? Jēzus būtu pircis mašīnu, kā es domāju, kā viņam būtu nopircis? Varam nobalsot. Arī te varētu. Reizi varētu. Vai kādā mājā Jēzus dzīvot? Ar kādām drēbēm ģērbtos? Es domāju, dažkārt es par sevi domāju. Dažkārt domāju, varbūt es pa daudz laipni dzīvoju. Bet patīk jau tas komforts. Dažkārt domāju, varbūt vajadzētu piezemētāk.
Bet es domāju, ka svarīgi nevis tas, cik tev pieder, bet kā tu viņu lieto. Un kam tu viņu lieto? Vai tu kalpo? Un es esmu pēdējā laikā saprast, ka viss tas, kas man pieder, man nepieder. Es esmu pārvalnīgs. Un ja vienā jau kā brīdī Dievs saka, atdod to visu, cik tam pārdod un atdod nabagiem. Es negribu teikt, ka es būtu gatavs to izdarīt. Bet man tā šķiet, tā apziņa tāda, ka tas, kas man pieder, Dievs savā žēlstībā man to iedeva nevis citam. Es varēju būt piedzimt Āfrikas vidū, kur miljoniem apkārt cilvēku, un tur tūkstnes, un nav ko strādāt, un tu esi gudrs un izdarīgs, bet tev nav ko darīt. Tu neko nevar nopelnīt, un ēdien tur iedod 3 saules rīs varbūt pa dienu. Tu neko nevar izdarīt, jo tur nav nekā. Dievs ielika mūs šajā pilsētā, šajā valstī, kur mēs varam strādāt, kur mēs varam pelnīt un labi dzīvot. Nu pat Marks Ozunkevičs atgriezās no Āfrikas, no evangelizācijas, un viņš teica, mēs Latvijā dzīvojam kā luksus viesnīcā. Tā arī. Mēs mazgājamies dzernajā ūdenī, bez problēma. Un tur viņi skrien pakaļ ūdenim, dažiem litriņiem. Viņi pat nevar nomazgāties normāli, jo tikai padzeršanai pietiek. Dievs mums tik bagātīgi ir svētīts. Bet tāpat laikā vēlas mums cērt brūces. Un šajā bagātajā valstī, palielam bagāta valsts mēs esam. Un šajā bagātajā valstī ir kristieši, kur laiz savas brūces un nelien no savas salas ārā. Jo viņi jūtas, ka viņi nevienam nav vajadzīgi. Dievam tu esi vajadzīgs. Es aicināšu uz īsu lūkšanu. Piecos mēs kājās.